Vai mums ir kaut mazākais priekšstats par to, kā sabiedrībā jūtas nedzirdīgi cilvēki? Izrādās, ka gandrīz pusei, aptuveni 40% Latvijas nedzirdīgo, nav ne viedokļa, ne zināšana par savām pilsoniskajām tiesībām un pienākumiem, kā arī par institūcijām, kur vērsties, lai aizstāvētu savas tiesības. Viņi jūtas kā otrā plāna cilvēki, kuri netiek uzklausīti. Ar šādu neērtu informāciju no pasākuma, kas veltīts Starptautiskajai nedzirdīgo nedēļai, atgriezās Kristaps Puriņš. Šonedēļ ir Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa. Mēs stāstīsim par to, ar kādām problēmām ikdienā nedzirdīgajiem nākas saskārties, kā arī kādas tehnoloģijas mums palīdz ikdienā. Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka vairāk nekā 5% pasaules iedzīvotāju ir dzirdes traucējumi. Aptuveni 1% ir vājdzirdīgi vai nedzirdīgi. Latvijas nedzirdīgo savienībā atklāja, ka viena no problēmām ir tā, ka nav pieejama informācija par pilsoniskās sabiedrības aktualitātēm. Trūkst vizuālo materiālu, titru un zīmju tulku. Nedzirdīgo cilvēka izglītības process sākās no bērna kājas. Un, godīgi sakot, sāpe ir par to, ka mācību procesā bērni zīmju valodā joprojām trūkst zīmju valoda, kas mācītu. Un skolas vienmēr cenšas ņemt tulkus, labus tulkus, bet tajā pašā laikā pietrūkst atgriezeniskā saite. Es ceru, ka ar laiku situācija uzlabosies. Kā labu piemēru varu minēt Latvijas televīziju, kura arvien vairāk dod informāciju gan ar subtitriem, gan ar zīmju valodu, kura ieklausās mūsu vēlmēs. Latvijā ir 37 zīmju tulki, taču ar to ir par maz. Vēl viena būtiska problēma, ar ko ikdienā saskars nedzirdīgie, ir darba atrašana. Ir ļoti bieži gadījumi, kad zvanot darba devējam un jautājot par darba iespējām, līdz ko pasaka, ka viņš ir nedzirdīgs cilvēks, tā momentāni ir atrunas, kā es ar viņu komunicēšu. Nē, tur ir tehnika, viņi nevarēs vajag dzirdēt. Izdomā visdažādākās atrunas, lai šo cilvēku nepieņemtu darbā, jo viņi baidās. Kaut arī pēdējos gados sabiedrības attieksme ir mainījusies uz labo pusi, diemžēl bez negācijām neiztikt. Es Twitterī izlasīju interesantu piemēru no Briseles kafēnīzes. Kasieres ēdnīcā ir ar dzirdes traucējumiem, un pie kasiera bija pielikts tās stends, ar aicinājumu izmantot zīmju valodu, un bija daži zīmju paraugi, piemēram, kafija, lūdzu, paldies un tā. Un nopriecājos, un ar to arī dalījos, un skatos, seko tāda indīga replika. Kā tiem, kas stāv rindā, varbūt zīmju valodu jālieto, tā jau aizturēs rindu un tā tālāk. Un tad vēl otra replika. Tādu cilvēku uzreiz izmetīs ārā, jo jārunā tak valsts valodā. Piedošanu, latviešu zīmju valoda ir arī valsts valoda. Tā jau kopš 2000. gada ir ielikta valsts valodas likumā. Nedzirdīgie cilvēki no lūpām var nolasīt apmēram 1/4 daļu, un arī ne visi. Ja nedzirdam skaņu, tad vairāki burti izskatās vienādi. Kāja, gāja. Tāpēc ir ieteikums... Jo kustās vienādi. Jā, kustā, jā. Gāja, jāja, kāja, gāja. Bet trīs vārdi atšķirīgi. Kāja, gāja. Un vēl jāja. Un jāja, jā. Māja. Un tāpēc vajag... Māja. Jā. Tāpēc vajag teikt savu sakāmo pilnot teikumos, nevis tikai vienu vārdu. Ja es skatīšos, būs vairāk vārdu, tas ļaus man uzminēt pēc konteksta. Bet... Tagad jau ir tā paudze, kas vairs nepaļaujas uz lasīšanu no lūpām, jo tomēr tas var radīt pārpratumus. Un, lai izvairītos no tā, nedzirdīgai komunikācijā bieži izmanto telefonu. Un savu sakāmo uzraksta un aicina arī dzirdīgo cilvēku uzrakstīt savu sakāmo. Bet īstenībā mums taču ir aplikācijas, kas ļoti labi palīdz. Es zinu, ka jūs varat vienu piemēru parādīt. Jā, ir tāda aplikācija Tildes balss. Pavisam elementāri un ērti.
Dzirdīgais cilvēks pasaka savu sakāmo, tas viss automātiski tiek uzrakstīts un nedzirdīgais cilvēks to izlasa. Tiesa, nedzirdīgajiem gan ir jāraksta pretī, taču tas pātrina komunikāciju. Protams, katrai valstī ir sava zīmju valoda, pat kaimiņu valstīm, Lietuvai, Igaunijai, viņiem arī ir sava. Mēs viņu zīmju valodu nesaprotam, komunicēt nevaram. Bet, piemēram, kad satiekās divi nedzirdīgi, kā viņi komunicē, viņas vieno starptautiskās zīmes, un ar tām var komunicēt ar jebkuru nedzirdīgu cilvēku no jebkuras pasaules valsts. Latvijā aptuveni 40% nedzirdīgo nav zināšanu par savām pilsoniskajām tiesībām. Un kā norāda Latvijas nedzirdīgo savienības prezidents, tad, diemžēl, bet nedzirdīgie bieži vien jūtas kā otrā plāna cilvēki. Būt iejūtīgiem, saprotošiem ar nedzirdīgiem cilvēkiem, lai tie varētu iekļauties sabiedrībā. Un tad nebūtu tā problēma. Jo nedzirdīgais cilvēks ir atvērts cilvēks. Es arī nedzirdīgos cilvēkus iepazinu burtiski tikai pirms 10 gadiem. Man pat nebija ne jausmas, ka tādi vispār Latvijā ir, kad viņiem ir savas problēmas, jo man nebija saskarsme ar šiem cilvēkiem. Un tikai pamazām viņus iepazīstot, es sapratu, cik viņi ir atraisīti, pilnvērtīgi un kā viņi grib darboties, bet viņiem šo iespēju nav. Šo iespēju nav tādā ziņā, ka viņiem sabiedrība daudz ko liedz. Liedz tātad darbu, liedz, varbūt ne tik kvalitatīvu izglītību. Latvijas nedzirdīgo savienība pārstāv 1700 biedru intereses, un visas nedēļas garumā būs dažādas aktivitātes. Sīkāku informāciju par norisēm var atrast mājaslapā www.lns.lv. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.